Aprits ekonomikas centrā Daiba jau 27. un 28. septembrī norisināsies hakatons Daiba 025, kurā dalībnieki 48 stundu laikā meklēs drosmīgus un radošus risinājumus, lai samazinātu apglabājamo atkritumu apjomu un veicinātu aprits ekonomikas principu ieviešanu ikdienā. Tas 48 stundas būs kā tāds meksikāņu seriāls. Emocijas būs sākot no piezemētām līdz pietiekami jau tādām spilgtām emocijām, vai ne? Jo šo 48 stundu laikā tātad būs pārliecība par ideju, būs šaubas, būs vilšanās, būs atkal pārliecība par to, ka ir uz pareizā ceļa un beigās būs, protams, prieks. Lai piedzīvotu šo pieredzi, dalībnieki no visas Latvijas tiek aicināti pieteikties un rast praktiskus un īstenojums risinājumus 3 izaicinošiem atkritumu veidiem – plastmasai, tekstilam un putu plastam, lai veicinātu to labāku pārstrādi. Man aiz muguras arī ir daudz dažādas šīs caurules, kurām dažāda veida izstrādājumi, kurām šobrīd ir šis otrais izmantojamais tirgus ir tāds ierobežots, viņš ir mazs. Un līdz ar to tāpēc arī mēs šos veidus izvēlamies. Un tādēļ arī šīs idejas meklējam tieši konkrēti šajā gadā šiem 3 veidiem. Mūsu gadījumā svarīgākais, ka cilvēkam ir šī ideja un tiešām vēlme iesaistīties un risināt kādu no izaicinājumiem. Protams, pieredze, zināšanas konkrētajā atkritumu veidā. Tas var būt papildinoši, tas var spēlēt par labu dalībniekam, bet no pieredzes var pateikt, ka dalībnieki iepriekšējos gados viņi nav bijuši tur zinātniskiem grādiem, bakalauriem, maģistriem, doktora grādiem konkrētajās, materiālu, zinātnēs. Tā kā jebkurš dalībnieks, jebkurš cilvēks, kuram ir interesi, kurš vēlas piedalīties, laipni aicināt. Tā pirmkārt no stāvēšana malā. Tā ir iesaistīšanās, un tā ir iesaistīšanās, lai mēs uzlabotu dzīvi katrs sev apkārt. Un ar šo iesaistīšanos mēs šobrīd vēršamies pie sabiedrības, vēršamies pie aktīviem cilvēkiem, kuriem parasti ir idejas, kuriem ir izcinājumi, un mēs labprāt no savas puses tās veicinātu. Veicinātu ar savu atbalstu, veicinātu šīs idejas, lai viņas var realizēties, jo tās idejas nav vajadzīgas mums kā ZAO, bet tās idejas ir vajadzīgas mums kā sabiedrībai, mums kā Latvijai. Lai pieteiktos, dalībniekiem jābūt idejai. Mentori palīdzēs idejas strukturēt un izstrādāt plānu, kā to īstenot dzīvē. Tad nāk prezentācijas un tad nāk žūrija. Žūrija mums arī pārstāvēt no SEB. Mums ir no Viršiem, no AJ Power, no Lindstrom, no Valmieras attīstības aģentūras. Tā kā mums ir jaudīgi cilvēki, kur izvērtēs šīs te idejas pēc kritērijiem. Un tad attiecīgi labākā komanda saņems naudas un ne tikai naudas balvu. Šajā reizē naudas balva ir 3000 eiro, bet tam papildu tiek pievienots daudz kas vērtīgāks, kas ir tieši konsultācijas no SEB, no Viršiem, no Mercury International Latvija, mājaslapas vizītkartes tipa izstrāde, no Blank Design. Mums ir Klik kā sponsori, kas arī nāk piedalās ar savu pienesumu. Tā kā balva ir nopakot gan ar finansiālo pusi, gan arī zināšanu pusi, kas nereti ir daudz vērtīgāk, jo zināšanas, ja mēs iegūstam, tās nevar tā vienkārši palaist. Un naudu iztērējam, zināšanas paliek. Tā kā, un šīs zināšanas palīdzēs tieši uzvarētājiem virzīt ideju daudz veiksmīgāk tālāk. Mēs būsim ļoti priecīgi, ja kāda ideja realizēsies, ja kādam izdosies attīstīt savu biznesu atkritumu pārstrādē. Mēs būsim priecīgi, ja mēs būsim tādu savu devumu vai savu ārtavu ielikuši tanī, kad Latvijā būs veicināta atkritumu pārstrāde un ka tā būs veidojusies lielāka. Līdz ar to mēs būsim saražojuši lielāku pievienoto vērtību mūsu sabiedrībai, mūsu valstī kopumā. Mēs aicinām pieteikties īpaši pašus neticīgākos, jo vienmēr ir tas mīts, ka gan jau tur visi tur ir izdomājuši un ko tad tas tipiskais latviešu, tā nostāja. Tad šoreiz mēs aicinām, esat aktīvi, ja jums ir ideja, tas ir pats svarīgākais. Pārējo visu, gan mentors, gan atbalstu, gan idejas attīstību, mēs jums palīdzēsim to nodrošināt, lai jūs varētu savu ideju noformulēt, lai jūs varētu savu ideju veidot savu ideju prototipus, lai jūs varētu sākt ražošanu, lai jūs varētu spērt tos pirmos soļus, kas ir iespējams, kas ir paši būtiskākie. Pieteikšanās anketu meklē tiešsaistē www.daiba0.lv un to aizpild līdz 19. septembrim. Varbūt tieši tava ideja palīdzēs attīstīt uzņēmējdarbību, veicināt biznesa aktivitāti un paaugstināt interesi par aprits ekonomiku.